Kā mums šitā visu video filmēšana būs jautri, davai pamēģināt. Nē, tik pierīgi, tad tīri tiktu salikt pusgadā kādu vidu. Nečakrēties. Vajadzētu vispār nopirkt Volvo. Viss braukt. Pieaugt vienreiz, teiksim tā. Nē, vajag vies devi. Vajag vīlēt viņas. Ja tak ir ahuieni. Braukāties ar visu. Ahuieni viss ir. Dzīvokliem būtu nopirkt, ka nav. Divus vienu ir izīrējis jau trešo nopelnījis. Nē, vajag. Nē. Būs jautri, viņa teica. Būs ahuieni, viņa teica. Ir jau arī tā. Jā. Sveicināti jaunajā mūsu video. Diemžēl šoreiz jāiesāk ar nelielu bēdīgu noti. Bijām uzfilmējuši, kā testējam Passatu, kas paredzēs mūsu sportisko auto vilkšanai, taču, diemžēl, GoPro pievīla un nav ierakstījis audio. Bet tā vietā izmantojuši iespējams atgādināt šīs sērijas atbalstītāju Redparts. Tur var arī atrast labākās, kvalitatīvākās un lētākās detaļas savam auto, lai to kārtīgi palutinātu. Un vēl mums ir pieejami arī mūsu pašu dizainētie hoodie un maiks. Ja gribi mūs atbalstīt, links būs aprakstā. Čau, pāris dienas pagājuši, bez šo. Mani pāris dienas jums tikko sekundi tā bija. Esam tikuši līdz skatai. Esam CDD placī. Gaidam rindā. Iekšā es nefilmēšu, aizmirst GoPro uzlādēt. Drīz izlādēsies, tāpēc es neko daudz baigi nefilmēšu. Jā, esam CDD. Nebiju 2 mēnešu braucis to mašīnu. Tad dīvaini, interesanti. Nepierasti. Augsti jāsēž salīdzinājumā Passat, mazāk vietas. Salons viss ir drausmīgi netīrs, nekas nav tīrīts, vienkārši putekļu kārtas tāda. Šausmas. Bet, nu, labi, jāizmalks skate un tad jāsatās. Jātīra droši vien, jāsat bišķi priekš vasaras kārtībā. Skaistumam arī kaut kas bišķi, lai prieciņš sirdī. Tā kā tā. Droši vien jau nākošais fragments būs, kad es jau būšu šārā izbraucis. Tad pastīsimies, kā mums īsti gāja. Nu, ir arī tas brīdis, man tūlīt ir jābrauc iekšā. Tā kā jā, gaidam rezultātu. Nu, protams, jā, esmu darba drēbēs, taisno no darba. Gluži kā melnais Janka, netīši melns. Un šoreiz ir melnais Kristaps. Lielais melnais Kristaps. Kaut kā šogad nav stresa. Tas ir dīvaini, pilnīgi tāds, nu jā, skata. Laikam tāpēc, ka jau skata jau beigusies pirms mēneša. Un ir aizmirsies, kādas problēmas šitā mašīna sagādā. Skatīsimies. Šitiem vienmēr tā kā super bija galva. Retu reizi sanāk vinnēja. Nu ko, atgādes esam izgājuši. Tagad gan rokas sāk trīcēt. Tā, jā, atgādes. Ok, viss. Turpinām gaidīt. Tie logi tik netiek cauri un neko nedara. Jā, kā es minēju, iekšā neņemšu. Negribu liek kaitināt puikas ar kādām kamerām vai ko. Līdz ar to, jo mierīgāk izies, jo labāk. Es zinu, ka puikām vajag nepatīk tur kaut ko filmētu vai ko. Atsauc uz TDR video, kur pēc tam palūdz izdzēst. Mums to nevajag. Vat tāpat iziet. Gratīs, jo vairāk kā standarta mašīnas, tas jau sen zināms fakts. Labi, gaidām, kas notiks pēc tam. Ja te braucu, priecājos, aizmiršu pa jums. Nē, skati tomēr nav. Skati nav iziet, iedot uz mēnesi. Ielikts ir viens divnieks. Apstīties. Viens divnieks. Pa vienu sviru. Tur putekļgumies var pārplīsus. Jā. Kaut kā tā. Redpārtā uzsūtīsim detaļas. Samainīsim un
tad jau atkal uz skati. Kaut kā tā mums gājas skati. Itīs. Ko? Ir nākošā diena. Ir divnieks sataisīts, salabots. Esam atkal CSDD. Ko es jums varu pateikt? Ir viena diena pirms lieldienām. Tāds smuka arī mašīna. Un jūs kādreiz esat redzējuši tikai tukšu CSDD? Tagad tukšs. Ir jāiet, ir pulkstens 3 dienā, pusē 4. Ir jāiet pirms svētku dienās, laikam, skatis. Jo šitādu bezrindu esmu dabūjis tikai tad, kad esmu atbraucis bez 10-8 vakarā Rīgā. Tad, nu, novēlt man veiksmi, braucam iekšā. Un ko? Esam izgājuši skatu. Ir labi. Pastījās, pacēlu mašīnu, pastījās, nu jā, jau var uzlikt, es saku, protams, uzlikt jau, viss ir labi, nekāda problēma, viss kārtībā. Ko? Tagad var sākties, jā? Vasaras sezona sākās, mašīnai skati ir izieta, uz gadu mums ir miers. Iedeva 2 dienas pa virs. Es tagad skatos, tagad jau vairs uzlīmes nelīmē. Jā, sāks sezonu, liekam visu apakaļ, ko vajag regulēties un disputējas un traks laiks, teiks, skatas laiks ir. Jā, šodienas atkal esmu darba drēbēs, pataisno no darba, vēl tā, pataisno kā nolaidis mašīnu lejā. Cik grūts ar viņu ir uzsākt, nav jaudis. Tikai jā, taisnīt no darba. Uz apakaļ, sākšu kaut ko darīties. Tad jau, es varu teikt, drez, ar pasādu braukājot, jau bija aizmirsies, kā ir braukt ar zemā mašīnā. Tev visu laiku ir tāds... Sēdiniet mašīnas. Tieši tā. Jā, tāda ir situācija. Mans auģiks atkal ir mierā, diemžēl. Un problēma ir tieši tā pati, kas iepriekš. Ir turbīna, ceļošanas trubiņa beigt. Velkam tagad auģiku pie brāļu uz darba. Plāns ir tāds, ka rītdien mēs vienkārši aizbrauksim uz Hansaflexu. Nav kāds sponsors. Uztaisīt normālu trubiņu, kas ir elastīgā, mīkstā, izturīgā, jūs sapratāt kādu, lai nav tā, ka tā trubā ir, ja viņi tagad ir pa cietumu, viņi visticamāk no visiem popcornu, tā turbīna, viss motoru telpā tur kustās ļoti, un tā izrādās, kad ir vaļākā vieta, ko neviens nebija domājis, ka būs vaļākā vieta dēļ popcornu. Tā kā jā. Nav baigi patīkami aizmugurē, ka tev velk un nevar darbināt motoru, jo bremzes ir cietas. Un... jā. Labi, man jāfokusējas tālāk uz ceļu. Un ir labi, kad ir zaļais. Varam mierīgi pārjaukties pāri, bet jā, tad jau skatieties, kā būs tālāk. Nākošais dubls, esmu pakaļ tev. Jā. Jūs jau redzējāt, kas notiek. Tad, protams, iedabūs darbiņu pakaļ, vai ne? Jā. Un sportinieku. Speciāli paņēmu līdzi. Tā, ka tur reāli durvīs, kur tur var redzēt cauri. Var redzēt āru. Sēdien mums ir mehudienas, vēl ņemšu beņķi ārā, vēl griezes. Ceru, ka es paspēšu izņemt. Bet līdz ar būsim paspējuši mehudienā. Tas būs nākošajā video. Jā. Un, jā, braucam Davejo. Pa lielam braucam vienkārši pēc tavas mašīnas pie manīm, un tas arī ir viss. Dažs beigas tur varbūt kaut ko vēl iefilmēs. Jā. Tāda dzīves piedzīvojuma te vienkārši pa vidi noteikti. Ir jūtams vējš no mugurpuses. Jā, reāli. Pūš vēju virsū. Nu, īsti sporta auto.
Mēs jau iepriekš arī runājām par to, ka šī mašīna ir reāli palikusi kā cūka bez maz vai arī ikdienā vairs viņi var teikt. Vispār nebraukās. Raškam ir pasāts, ar ko viņš braukā un šito atstāja. Jebāj! Es gribēju, ka kameras, lai ir tās emocijas. Ei, tad es biju aizmirsis. Es arī biju aizmirsis, kas bija. Reāli jācīnās galvai pretī, lai nerauj atpakaļ. Ei, tu nost. Un cik skaļi, vai ne, kad nav salons, tik skaļi. Tas ir, šits nav nopietni. What? Jā, tad, kad sapūš no turbīna, tad ir normāli iepūš. Ei, tu nost. Es pats 2 mēnešus neesmu braucis ar viņu normāli. Tad, kad es viņu dabūju apakaļ tīru skatu, paši redzējāt, visu nogriez bija, viņš negāja. Jā. Tas, ka viņš ir uz 19 vēl. Jā, būs jau vēl 16. Būs 16 kaltie. Gumijas. Jā. Salons vēl bišķi beņķis. Rīt vēl to izdarīsim. Un tad jau skatāmies meku dienas. Tas, mums tur ies. Bet cik tev tagad sapūst, likās diezgan pavēlu? Nē, tāpat viņš būs vēl, tur tas defekts ir. Tas laikam izstāsta, ka būs pie motora. Ja Jukums arī tagad regulējot pateica, ka neko, viņš pašā galā tikai degvielas var pielikt. Bet, aptuveni tie paši rezultāti ir. Bet iepriekšējo reizi, kad mērija bija 16, bet bija salons. Tagad, kad mērija bija 19 un nav salona. Bet labi, ka uzpūš. Kad iepūš, tad ir tā, ka tiešām reāli galva jāspiež atpakaļ pretī. Normāli aizmirsties par šitiem laikiem vispār. Un tad bija kaut kādi ziemas apstākļi līdz skolē vai ko. Tad ir normāli saķert. Es šodien tad no viršiem izgriezos. Pirmais tā maigāki, otrajā. Tad viegli mitra asfalta. Jūt, ka viņš stolē un ķer saķer bet trešajā vēl kaut ko norostās un aiziet. Tad pašam rokas trīt. Kas te tagad notiek? Jā. Tagad atkal sajūtos bēdīgi par savu auģi, cik ļoti viņš te iet. Es biju toši pieredzis jau pie pasākt. Es ļoti sen nebiju braucis vienā jaudīgā mašīnā. Es pēc ziemu jau viņas īsti nebraukā, Nu jā, tagad bija tas klusais periods. Jo arī ziemas kā tādas nebija, pat trasēm nekur nedabujām pabraut. Jā. Bet tas jau arī ir, man liekas, visos video jau apspriest, ka ziemas nav video, nav nekā nav. Bet tagad sākās tā, ka mums, es nezinu, tas kalendārs ir tāds, ka... Jā. Ja kaut kas nojuks, mums naudas attaisīt, jo visa nauda aiziet tīri par dalībām. Jā. Beigās mēs nolēmējām, es mehu dienās nepiedalos. Jā, nav īsti jēga, jo pagājuši gadu jau es tajā 1.9 klasē, teiksim tā, ar savu jaudu netiku top 10. Jā. Un tie reāli 2 braucieni ir bijuši tikai 2 kvalifikācijas vienā pusē un otrā, un es nekur netiku. Un tad es sīkam teicu, vai ir jēga maksāt visas dalības, naudas, visas licences, viss. Kad izbrauks reāli 2 reizes. Tā labāk es pagaidu 23. maiju un Piķerniekos braucu, ja gribu viegls. Jā. Pirmkārt, tas arī, kad mehu dienām ir tie 100 metri. Jā. Nu, šogad es mēģināšu, jo es pagājuši gadu braucu ar visu salonu, 19. Jā. Un netiku top 10, bet šogad ir bišķi klases pamainījušās. Un es braukšu bez salonu, jā. Viss vēl, jā, šis tas jāizdara. Rīti pēdējā diena, ka to visu darīt. Jā. Viss kā parasti ir tā līdz ar nagiem izdarīts. Es nezinu, cik viņi labi dzird šitais. Jā, tas ir. Tur jāskatās būs, vai vispār kaut kas ir. Bet, jā. Viens no iemesliem, kāpēc es tev braucu pakaļ, degviela jānobrauc bišķi, lai ir vēl vieglāks. Lai rīt vieglāks. Jā. Nu, šī paliek
reāli sporta auto salons vairs. Jā, bet to jau mēs pagājušajā gadā izsacinājām, kad viss, kad nav vairs vainu. Tie visi sīkums salasās. Bet pasažieru beņķi jau liks atpakaļ. Lai vismaz kādu var izvizināt. Jā, es domāju, to es tīri uz dragreisiem izraušu. Es vēl gribu skatīties pa grīdas paklāju. Es zinu, ka viņš ir bešanas smags. Vai viņu var izņemt normāli, vai tur ir baigais šakars ar to āpis, kas ir vajadzīgs vēl, lai viņu izņemt ārā? Es atceros, tu teici, manam Audikam ir grūti izņemt beņķi, bet jaucot mammas Audika izrādījās, Jā, baigi elementāri. Man ir grūtāk noņemt beņķi. Bet man ir tas vienalga. Tas vienalga. Tev viss lietas izņemās ārā. Saprast, jā. Jo man ir izbrauc no sliedēm ārā, tev 4 skrūvas un beņķis visām sliedēm ceļās ārā. Tā tad vēl vieglāk. Jā, jā, būs interesanti, mēs varētu pamēģināt tev pēc tam arī to vienu beņķi nosvērt, cik viņš svēr. Jo, piemēram, es zinu, ka viens šitais rekāros var 30 kg. Diezgan. Ir tikai viens šoga blakusēdētāji beņķis, jo es uzliku uz svariem. Pagājuši, kad es nometu gan 300 kg, tad tagad šogad es rēķinu, ka es būšu nometis kaut kādas 120-130. Pašam vēl svarīgi, jā. Pašam pats arī varētu vēl to atcārīt nomest, un vispār būtu bomba. Jā. Dragreisa dēļ. Dragreisa dēļ. Jā, visu laiku tie beņķi salādrauj ārā, bet pats aug lielumā. Vai ne? Kompensē. Tik meklē, ko izraut ārā. Vēl jau spoguļus var ņemt aerodinamiku, vispārējos stiklus mainīt uz kā cūkai viņi domā mainīt uz tiem te. Tas ir plasmas, bet labi, tas jau ir vispār galējības. Tur jau cīnās pa gramiem. Jā. Es esmu skatījies, varētu uz organisko stiklu ielikt. Bet es paņēmu to stiklu, viņš ir tik samērā viegls, ka pat kilogramu tu neiegūst uz tā viena stikla, tāpēc tik sīk es neiešu. Pagaid. Griestus ņemšu ārā, tāpēc, ka es gribu pārlīmēt viņus beidzot. Tas ir labs iemesls, kāpēc griestus noņemt. Viņi nedzird neko kamerā. Jā, varētu tā būt ar šitiem ātrumiem, jā. No. Skatās nākošos projektus. Jā, skatās, ja būs. Ja nebūs, mēs atvadīsimies tāpat. Jā.